Mākslas raidījums Spektrs. Labvakar, cienījamie mākslas mīļotāji. Man ir patiesi prieks jūs atkal sveikt šajā pirmdienā. Mani, kā vienmēr, sauc mākslinātniece Sarmīte. Un šovakar uz sarunu esmu aicinājusi savu ilgadēju kolēģi ne tikai darba nozīmē, bet arī dzīves nozīmē. Cilvēku, ar kuru, kā mēdz teikt, varētu pat doties spiegot. Tas ir fotomākslinieks Gunārs. Labvakar! Sveiki, Sarmīte! Labdien! Un mēs jau sasveicinājāmies tā kā līdz šim. Ne? Gunār, jūs es uzaicināju šovakar, lai mēs grandētos atmiņu atvarā. Es esmu laimīga, ka man ir sanākusi iespēja strādāt un pozēt tādam māksliniekam kā jūs. Jā, tu redzi, Sarmīt, ar tevi man vienmēr visus šos gadu desmitus ir bijis ļoti līdzīgi. Jo, kā jau tu laikam zini, man ir bijusi arī līdz šim doma realizēt šo, kā mūsdienās saka, projektu arī ar citām modelēm, fotografējot šīs modeles ar 10 gadu intervālu. Tomēr es biju pirmā. Un tomēr es biju pirmā, un man tev jāteic, Sarmīt, ka kaut kādā ziņā arī vienīgā. Kādā ziņā arī vienīgā, jo šī pieredze šo pieredzi vēl nav gadījies atkārtot tik pilnasinīgi, kā tas bija mūsu gadi. Prieks par to. Arī tāpēc, droši vien, varbūt tu brīnies, kā gan man izdevās caur šo te gadu atstarpi, tomēr saglabāt šo te, es uzdošanos teikt, jauneklīgo izskatu. Jā, Sarmīt, tu redzi, tā situācija gados, kad mēs to uzsākām, kas bija 60. gadi, kā daudz iespējams atšķirās, situācija Mākslinieku savienībā tolaik nebija tāda, kādu mēs to zinām šodien. Jo cenzūra, tu saproti, ļoti iegrožoja ne tikai mani, arī kolēģus, Evaldu, piemēram. Un, lai tev nebūtu sausa mute, Gunāri, esmu pagatavojusi speciālu tējiņu, kura, starp citu, ir arī mana noslēpuma pamatā, kāpēc tu varēji mani tik ilgus gadus pildēt, un kāpēc es neatteicos no pozēšanas, kā varbūt citas sievietes būtu atteikušās, jo šī tējiņa tiešām saglabā jaunību, un es tev droši vien cukurību vajadzēju. Es varbūt... Paldies, nē. Jā, bet tu man stāsti tālāk, jā, es ieliešu arī sev, tu redzi, tad tu man izstāsti. Tā situācija bija tāda, ka ļoti ilgu laiku, un arī jums iespējams būs interesanti to zināt, mums ļoti ilgu laiku nācās šo fotografiju ekspozīciju atlikt uz pietiekami nenoteiktu periodu. Bija jāiziet caur... Jā, tiešām. Jā, stāsti tālāk, tas mani ļoti saista un interesē. Es tūlīt tev būs tēji. Jā, pie kā es paliku. Jā, Sarmīt, tas, ka tolaik mēs ar tevi fotografējām tādā gaisotnē, kāda iespējams ir sveša. Jā, vai viņi varētu būt sveši. Jā, stāsti. Klausītājiem tas ļoti interesē, noteikti. Jā, šī gaisotne varētu būt sveša jaunākās mākslinieku paaudes pārstāvjiem, kuri... Tieši jaunākās paaudes pārstāvjiem varētu būt sveši. Lūdzu, turpini, Gunār. Kuri dzīvo digitālās fotografijas laikmetā. Jā. Un... Lūdzu, turpini, jāteic, ka arī... Tu arī jutīsies jaunāks, galvoju. Tieši šīs tējas baudīšanas. Jā, tas ir ļoti interesanti, jo redz, es vienmēr, Sarmīt, esmu gribējis tev pajautāt, kur tieši slēpjās tavas mūžīgās bezkompromisa jaunības noslēpums, tu redz, un caur savām fotogrāfijām. Lūdzu, Gunār, dzer, un skatītāji redzēs tieši, kāda ietekme ir uz šo brīnumu dzīvi. Skatītāji pēc tam varēs raidījuma beigās redzēt arī recepti.
kamēr Gunārs bauda tēju, Jā. tad tu baudi tēju. Es vēlāk jūs iepazīstināšu arī ar jaunākajām izstādēm, kādas būs redzamas Rīgā, un arī ar to, ka pie mums viesosies interesants mākslinieks no Nīderlandes. Dokumentālo izfilmu projektā. Gunār, es redzu, ka tu esi priecīgs. Lūk, arī tevī ir pirmo jaunības spars. Un varbūt, iespējams, skatītāji, jūs esat vēsturiska notikuma liecinieki, varbūt tagad es kādreiz varētu fotografēt tevi, un tu varētu man pozēt. Kā tev garšo? Man vispār ir, godīgi sakot, negarš. Mākslas raidījums Spektrs.